Šogad, uzkrītot sniegam atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, pie autoservisiem neveidojas bezgalīgas rindas ar šoferiem, kas vēlas uzlikt ziemas riepas. Atgādām, ka no 1. decembra līdz 1. martam saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem transporta līdzeklim obligāti jābūt aprīkotam ar ziemas riepām. Ziemas riepas ar radzēm atļauts izmantot no 1. oktobra līdz 1. maijam. Viss ir kā katru gadu. Visi cilvēki brauc tajā brīdī, kad uzkrien pirmais sniegs, tad ir ļoti daudz darba. Vispār jau šī sezona, es uzskatu, ir ļoti normāla, jo bija neliels pirmais sniedziņš, un tagad saulēcīgi sāku brīdināt, ka būs sniegs, tā kā, normāli. Nav tāda milzīga pārsteiguma. Uzkrītot sniegam, jārēķinās, ka rindas autoservisos būs, taču tā šogad nav tik lielas, jo riepu maiņas process ir izstiepies ilgākā laika periodā. Citus gadus ir bijis stress lielāks nekā šogad. Līdz ar pirmā sniega parādīšanos un diennakts tumšā laika paildzināšanos, autovadītājiem ir jābūt īpaši piesardzīgiem, jo ceļu satiksmes negadījumu skaits šajā periodā ik gadu pieauga vidēji par 10 līdz 30%. Katru gadu kritiskais negadījumu laiks ir pirmās sala dienas, kad autovadītāji nav paspējuši laikus sagatavot savus auto ziemas sezonai.